Ralf, klausies, tātad cilvēki komentāros sūdzas, ka viņi gribētu braukt uz pretrūsas apstrādi, bet kaut ko ir interesējušies. Un Volkswagen kaut kāds Multivan T6, kā jūs esat viņam pateikuši, ka neņems Džips un busiņas netaisam. Netaisam vispār vairs Nav džips? lētās apstrādes, nav džipa, nav busiņa. Ok, Jēzus. Vai, kad džipu vēl var paņemt, kaut kāda jau 4, tur ir, nezinu, X3. Bet kruzakus, kas ir tiem? Ko ar kruzakiem? Lai brauc? Taisīsim? Nē, citur. Nevar viņus paņemt. Badzies, es BMW tik augstu ar pacelt. Kruzaks būs tā. Man zemes būs jāguļ, vai? Tas jau pat traka būs. Šitā. Un tad tos busiņus arī netaisam. Ja kāds ar jaunu kruzaku pazvanīt, tad jau vēl varētu izdomāt. Tā, ka viņš no salona atbrauc. Bet uz tā arī pacēlāja. Jaunu kruzaku, jā. Tad Es jau tad taisīju, tad uznāc plus 26, un tad tu izēji ārā, tu esi pārsvīts, tu nevar neko izdarīt. Tajā vasarā 3 uztaisīju. Tas baigies čakars. Tad principā, lai cilvēki noskaņojās jau, ka nav ko te autobusiem darīt, vai ne? Pagaidām nav tāds opcijas. Pagaidām nevajag. Bet tā kā uztaisīsim to veikalu zem mēbeļnam, to servisu. Tad es jau nezinu, es neesmu bijis. Tur taisīsim. Es jau nezinu, neesmu bijis. Bet tu gribētu vispār autobusu taisīt? To T6 tu būtu uz mieru taisīt? Ja viņš ir labs un būtu vieta, tad jau savādāk. Ja viņš tur nav tāds, ka, atzina tādu, ka tu to šausminies. Tādu, ko jēgas ir taisīt, pareizāk sakot, nevis izmest naudu. Skaidrs, tad, bet E65 skatos tu taisi, ja? Jā. BMW E65 tev patīk. Otrais jau. Viens bija tavējais un tagad šis. Tā BMW vispār maz uz pretrūsām brauc. Ne, ik pa laiki. Tie maziņie brauc, tie otrās sērijas un pirmās sērijas. Uztaisīju vienu X3. Jā. Tas bija sievai. Tagad es uztaisīju viņam šido. Tad nesen bija kaut kāds X4. Tad bija daudz X1. Tie ik pa laiki. Tos taisa, bet tos, ar ko visi brauc baigi, tā kā kungi, ar E46, E60. Nav jau viņi tādi. Tie visi beigti, jā. Lielākoties, kādi viņi izskatās. Šitie E65 vai ten, var pasīties, te rūsē, bet priekš E65, te uzmanīgi ar trubiņām paskatīties. Redzi, kā te izskatās šitādi ten visādi. Bet tā globāli priekš E65 viņš ir ļoti dzīvs. Uz to kopējā fona. Nav tā, ka viņš būtu baigs svaigais, bet salīdzinot tā pārējā. Tad mēs taisam E65. Jā, tikai E65. Tikai. Nākamajam E65 būs 20 Tad tos autobusus te eiro netaisam, tu saki? Nē. Kam būs atlaide? Nākamajam E65 būs 20 eiro atlaide. 20 eiro. Labi, Ralf, tad tā visiem subscriberiem.